Es 17 gadu nostrādāju Smiltenes tehnikumā un dzīve atveda uz Staburagu. Tad es sapratu, ka šeit tā niša ir tukša. Man vienkārši apkārtējie sāka pierunāt, ka vajag kaut ko darīt. Es tikai pa virtuvi strādāju pārsvarā. Vai nu šeit ārā virtuvē vai mazajā virtuvītē mājā. Es ceļos ļoti agri, es esmu agrējs, cīrulis, mēs abi esam. Es ceļos ļoti agri un sāku ap 4-5 jau virtuvē. Pirmā bija Iveta, bibliotekāra Iveta, mūsu gidīte, ieteica man pamēģināt. Jo viņai pašai, vīram, bērniem, es jubilejas taisīju. Un tad viņa man ieteica, ka es varētu arī turistiem. Tā bija pirmsākums. Mēs ļoti labi sadarbojamies ar kapteini Uldi. Viņiem parasti veda turistiem ēdienu no Jēkabpilsē, no Aizkraukla. Šeit uz vietas nebija, kas to dara. Tas man pamudināja. Kā viņam turistu grupa zvana un piesaka braucienu ar kuģīti, tā viņš iesaka, ka var pasūtīt uzkodiņus svaigus uzreiz uz kuģīša. Un tas ļoti patīk cilvēkiem. Mēs atbraucam un uz kuģīša jau viss ir gatavs salikts. Pats pirmais uz kuģīša bija Signe man pasūtīja. Un viņa teica, uztais man kāds uzkodiņus. Un Uldis redzēja visu tās uzkodas, cik labi uz tā kuģīša izskatās, ka tur viss ir jau gatavs. Un ar to arī sākās. Bija tā, ka zvanīja, uztais man tāpat kā Signei toreiz, Jā, tur liels paldies tiešām Uldim, ka viņš mūs iesaka vienmēr. Nedēļā kāds 3 kuģīši ir. Vispatīkamākais ir tas, ka atgriežās tās pašas kompānijas, kas jau bija pagājušu vasaru un vēl iepriekš vasaru, un viņi šovasar atkal man zvana, ka nemeklē nekur citur, bet tieši atkal zvana man. Un ir arī grupu vadītājas, gidas. Sevišķi pensionāru, tās grupiņas tur no Limbažu puses, no Kurzemes, un viņas man arī jau pagājušas ar viņas zvanīja, un šos ir atkal viņas zvanīja. Es braukšu pie jums atkal. Viņi brauc 3 stundas kuģīti, viņi tur ēd uzkodas, tikmēr es lapenē vāru zupu un sagaidu viņus ar zupu un desertu. Bet vieni jau es to nespētu, man jau ir komanda. Jānis atbild pa visiem tehniskajiem, un meita Melānija pa traukiem atbild. Man patīk tas, kad cilvēks, lai jūtās, ka viņš ir gaidīts, ka viņu gaida. Ja, kad tur nāk pa to parku no tās kuģīšu piestātnes, mēs uzliekam Staburagu, lai skan dziesma, vai arī ar humoru tad uzliekam Vella kalpu pavāru dziesmu. Tā, jā, gribās vienmēr piedomāt, lai viņi atcerās. Jā, bet tur Staburagā tur. Un arī tā pati zupa. Ja ir turistiem tas komplekts zupa un deserts, tad zupa nekad nebūs tā, ka tev tā bļodiņa un viss, ja. Vienmēr ir terīns uz galda un viņi liek, kamēr viņi pāēd. Ja man jāizvēr ir 5 litri, es vienmēr izvērīšu vismaz 8 litri. Tā, nu. Man vienreiz tā ir gadījies, kad bija vairākas tās grupas tajā dienā, un man tiešām bija sarēķināts, cik karai grupai tur tie litri, tā zupa, un tad, ka man viens vīrietis pajautāja, vai vēl var, un ka man nebija ko, un tad es jutos ļoti slikti. Jo it kā viņi samaksājuši, ja tā ir 400 gramīgi bļodiņa, tā ir porcija, viss jau ir kārtībā, bet es jutos slikti. Man vajag, lai viņš ir pāēdis tā, kad pat atcerēties, jā, tur Staburagā, tur gan mēs pāēdām. Tikai es pamestu to pamatdarbu un pieslēgtos tikai šim, un man vajadzētu atpelnīt visu. Ja tas aizietu rutīnā, tad es pieļauju domu, ka vairāk par to bļodiņu arī, tad vienkārši nebūtu iespējams vairāk. Tad ir jābūt Rīgas cenām, lai būtu peļņa. Ja man piedāvā kaut ko lielāku, vairāk, tad es saku, nē, es apstāšos pie šī, lai man paliek kā vaļasprieks. Jo man ir savs pamats darbs ar sociālām garantijām, un šis ir vairāk kā vaļasprieks. Mēs pārsvarā daudz ko ieguldam. Žāvētava ir iegādāta. Jānis kulpina karpas, arī savus izvilktos brekšus, dažādas Daugavas zivis. Un piedāvā klientiem. Mums jau ir savs klientu loks, kuri mums patstāvīgi pasūta žāvētas zivis un žāvētu gaļu. Mums pat nevajag nekādas reklāmas. Pamazām tiek trauki sapirkti, tādi pamatīgi un tādi labāki trauki. Tur var redzēt, tur ir ugunskura vietas. Iepriekšējos gadus laiku vārīja ugunskurā. Šī ir šovasar 1. sezona Krāsnī. Es šovasar sāku jaunu lietu. Es uzņemu privātas tādas mazas pasēdēšanas ar parka lapenē. Pagājušu sēdienu mums no Jaunjelgavas pāris svinēja zelta kāzas. Tur kuģīti viņas atvizināja uz Staburagu, viņi pāēda, padejoja, viņiem bija līdzi saksofonists no Kokneses.
Tad zelta spainītī, proseko viņiem, tas tā kā bija tā kā no mums vairāk. Ka mēs esam padomājuši par viņiem. Tāpat arī kafejnīcas dienās katru gadu mums teātra režisoris svin savu kāzu jubileju tieši pie mums kafejnīcas dienās. Jo mēs arī spēlējam teātri. Mazā meita arī visi 3. Teātra apvienība pirmā prognoze man ir vislielākie palīgi. Kafejnīcas dienās man meitenes apkalpo galdiņus. Viss teātra kolektīvs ir iesaistīts visos lielos pasākumos, un tāpēc es arī vien varu darboties, ka man ir tā lielā komanda, ka mēs tā kopā. Visu laiku vajag justies vajadzīgam. Sevišķi tie, kas ir vieni paši, arī mums teātrī, kas ir meitenes, kas ir viens pašs dzīvo jau. Mēs visu laiku viņas velkam visur līdzi un visur, lai viņas nav vienas. Dzīve ir jāsena, mēs nezinām, kurā dienā mums tā dzīve var beigties. Ir jāiet sabiedrībā, ir jāapmeklē pasākumi. Tāds visemocionālākais bija pagājuši vasar, kad ukraiņu bērniem mēs gatavojām labdarības pusdienas. Ukraiņu bērni ar māmiņām, kurām vīri un tēvi ir viskājuši bojā karā. Otrā krastā viņiem bija nometnīte, tur viņi gulēja, un tad Uldis ar kuģīti viņus atvizināja uz Staburagu. Viņš organizēja labdarības to braucienu, un viņš piedāvāja man labdarības pusdienas. Es, protams, uzreiz piekritu. Tas bija tā. Jā. Un tur visi raudāja, man liekas, tajā dienā. Tā ir sirdslieta. Es virtuvē jūtos vislabāk. Tieši pie galda, pie katliem, pie pannām es jūtos vislabāk. Un man virtuvē laiks vienkārši pazūd. Un kas man palīdz virtuvē, tas ir likteņa līdumnieki. Man iet visu laiku fonā. Vienalga, kura sērija, bet man viņus vajag fonā. Es vienkārši ieslēdzu planšetē, uz palodas astupēju, un līdz ar to visi mājinieki jau zina no galvas likteņa līdumnieks, jo man viņi vienmēr iet. Tas ir tāds, nezinu, iedvesmas. Man arī, es ar Māru Svīru, starp citu, ļoti sadraudzējos. Visi brauca no ordeņu biedrības pie viņas ciemos, un tad es cepu viņiem pīrāgus, vārīju uz upu, vedu pie viņas uz māju, un tā mēs sadraudzējāmies. Un tad, kad viņi pārcēlās uz Rīgu, viņi man sagrieza lielu klēpi ar peonijām, viņai tādi milzīgiem ziediem, tumšs ar milzīgiem ziediem peonijas. Uzdāvināja tad. Visas tās puķis, ko jūs redzat apkārt, tas viss ir Jāņa darbs. Jānis viņas kopja, es izravēju viņam, nezāles viņš neravē. Es tikai izravēju, pārējo visu dara viņš, laista un baro viņas, un es tikai pa virtuvi strādāju pārsvarā. Šis nav mūsu īpašums, mēs esam īrnieki, bet saimnieks ir pateicīgs par to, ka mēs to iekopjam, un es uzskatu, ka tur, kur tu dzīvo, tur ir jārada tā vide, tādu, kādu tu vēlies, kādā tu gribi. Nevar tā dzīvot. Te jau nekas nav mans, kāpēc man jādara. Nav vērts, te neko tas jau nav. Bet tā tava dzīve jau tieši šitai momentā šeit paiet. Tāpēc mēs darām, tāpēc, ka mēs gribam dzīvot skaisti tajā vietā, kur mēs esam. Tu dzīvo šeit un tagad un gribi dzīvot skaisti.